Labdien! Politisko partiju apvienībā, ko veido savukārt viena apvienība un viena partija, pašcieņa un tautas zeme valstiskums, sāk kārtējo sarunu par Rīgas vēlēšanām. Un šodien pie mums ir birojā Dace Paigli, kas ir valsts revidente, un Jānis Lapinskis, kas ir bijušais revidents, bet tagad ir skolotājs un māca bērniem ekonomiku. Un tad pirmais jautājums, varbūt tāds interesē, ir, tagad es esmu piebaldzēns, man vienmēr patīk Skalbes dzejols un arī dziesma, ka man 3 lietas, ka zāļu skapītī stāv, un tad tur var variēt, jā, zāles, alus un dziesmas, vai vīns, alus un dziesmas, un tā tālāk. Pasakiet dažos teikumos, kas ir 3 galvenās lietas, kas ir svarīgas rīdziniekiem. Varbūt Dace, tu pirmā var pateikt. Noteikti ilgtspēja, attīstība, daudzpusīgums. Es varbūt mazliet konkrētāk. Ja? Es domāju, ka pirmā vieta, protams, visā politikā ir demogrāfija. Jo, ja nav tautas, tad nav ne valsts, ne pilsētas. Ja, mums, diemžēl, Rīgā šobrīd ir ļoti būtisks iedzīvotāju kritums. Arī valstī kritums un arī Rīgā kritums. Otrs varētu būt, kā tos cilvēks arī, teiksim, noturēt, varētu būt jautājums par tādu lietu, kā ekonomisku rīkošanos ar Rīgas budžeta līdzekļiem. Jo mums ļoti daudz programmas, kas ir ļoti, teiksim tā, varētu būt, ka viņas nav sliktas, bet viņas ir prestižas, tās luksus programmas. Budžetu būtu jāsāk veidot no pamatiem. Pa budžetu tiksim, bet precīzi, jā. Kas sit pa kabatu 3 lietas rīdziniekiem? Kaut vai ļoti dārgi iepirkumi. Un trešais, tas būtu, protams, rēķini. Mums ziemā ļoti augsts rēķini, vairākas 100 eiro tik jāmaksā pa apkuri. Un, protams, ka tas ir ļoti būtiski ietekmē rīdzinieku budžetu. Jā, demogrāfija ir faktiski drošības jautājums, ko nesaprot, diemžēl, valdība, jo tagad mēs tērēsim milzīgu naudu, tur no 3,5 līdz 5 bruņošanās un pārējām, bet faktiski mēs zaudējam cilvēkus katru gadu, un pēdējie dati, ka pagājušajā gadā mums kaut kur ap 12,000 tikai bija dzimstība, ja mēs atceramies, ka atmodas laikā mums bija pāri pa 40,000, jā. Un tad uzreiz varbūt sāksim atkal ar Daci. Protams, ka tur ir dažādi apstākļi, mediji uzkurina, ka situācija ir tāda, ka viņi būs karš un kas tur vēl, bet kādi tomēr ir tie tavā skatījumā tie galvenie iemesli? Demografiski, tāpēc, ka bērns mūsdienās ir dārgsprieks. Ne visi to var atļauties. Tādēļ tas ir drīzāk tā kā luksus vairāk. Ar kuru bērnu faktiski, ar pirmā laikam nav tāds zaudējums, bet sākas jau, man liekas, ka kaut kur ar vairākiem, ja, ka tur tā ģimene paliek faktiski maksāt nespējīgi. Ja. Jā, ar vienu bērnu ir iespējams, teiksim tā, dzīvot, bet ja ir vairāk kā viens, tad jau tas ir tāds kā luksus. Ja kaut gan tas, kad nav iespēja uzreiz tikt valsts dārziņā rīdziniekiem. Es saskāros ar problēmu, ka man pat ar pirmo bērnu bija tā, ka es arī privātajā nevarēju īsti tikt, arī tur bija rindas. Tādēļ ne tikai valsts dārziņā netiec, bet arī privātajā īsti vari netikt. Man ir 3 bērni, tā kā otrie bija 2, tad privātais dārziņš sanāca dubult trieciens pa maciņu. Bet, ja, piemēram, ar 3 bērniem sākot saņemtu vidēju algu kaut kur, līdz pirmsskolai vai līdz varbūt 15, 16 gadiem līdz pamatskolas beigām, vai tad tas būtu māmiņai vai ģimenei atspējas, lai nebūtu jāskrien uz darbu un ietaupītos arī vietas bērndarzos. Vai daudz sieviešu izvēlētos, piemēram, saņemt vidēju algu ar sociālām garantijām, un tos pirmos 5-6 gadus palika, līdz skolai, es domāju, līdz pirmsskolai, jā. Pirmsskolai no 5 gadiem varbūt, līdz 5. Tad tos 4 gadus būtu mieru, 5 gadus palika mājās. Ja vieta tomēr strādā. Līdz tiem 3 gadiem. Līdz 3 vajadzētu, jā. Līdz 3, tāpēc, ka tas optimālais vecums arī bērnam, kad viņam nevajag nevienu citu izņemot vecākus,
Un tas arī ir tā situācija, ka tu netiec iespējams pat privātajā dārziņā. Tur kaut kur jau tuvāk 4 gadiem tu parasti visi tiek arī valsts dārziņā. Līdz ar to 3 gadi būtu tas optimālais laiks, kad varētu palikt mājās un vairāk veltīt uzmanību bērniem, kas arī ir tīri psiholoģiski viņam vairāk vajadzīgs. No 5 gadiem ir tā, ka visi bērni tiek uzņemti, jo vienkārši viņiem jau sākas pirmskolas izglītība un nav tāda opcija, kā neapmeklēt pirmskolas izglītības iestādi. Bet tik ilgi sēdēt mājās, tas šķiet varētu būt degradējoši, piemēram, tai pašai konkurencei darba tirgu, tad sieviete paliek mājās pavisam. Tomēr gribās iet uz darbu, jā? Protams, jā. Labi, tad man ir tāds pēdējais jautājums, tad pāriesim, kā to izdarīt. Cik mums tagad, cik mums maksā pabalsts par bērnu piedzimšanu? Ja par elektroautomobīlu maksā 4500 valsts, jā. Tā summa laikam nebija mums liela. Nē, viņa jau mainās, bet tur ir simti. Daži simti bija, jā, 200 vai cik tur tagad pēc jaunā. Tas tā ir interesanti. Tad varbūt Jānim jautājums uzreiz ir tāds. Pašvaldība acīm redzot nevar atrisināt. Lai gan Rīgai, tur teiksim, 3. daļa valsts iedzīvotāji vismaz oficiāli, jā, tur 600 un mums ir 1,8 miljoni, bišķiņu vairāk par 1,8 miljoniem. Tad Rīga jau dod arī savu pūra naudiņu. Rīga dod drusciņu, jā. Ja kopā būtu valdība tāda un Rīgas doma, kas strādātu, tā kā cimds ar roku sadarētu, jā, tad kā tu redzi tur, vai arī kuru pilsētu varētu dabūt? Tagad tas ir tas tavs jautājums, ja tu biji revidents, jā. Jā, vispirms, protams, ka, ja tu teiksim par šiem pabalstiem, ko tu pieminēji, tie varētu būt nevis līdz kaut kādam vecumam, bet līdz tam laikam, teiksim, cik sievietē varbūt tas ir izdevīgi, jā. Jo, protams, ka ir sievietes, kas varbūt izvēlēsies vairāk bērnus. Ja mēs skatāmies tīri demografisku problēmu risinājumiem, teiksim, valstīs, kurās ir augstāks dzīves līmenis, šeit interesants ir Izraels piemērs, kur ir heredīmi. Kas ir heredīmi? Ja es to pat, protams, pateikšu. Jā. Tās ir ģimenes, kuras faktiski ir izlēmušas tieši pievērsties bērniem un kurām teiksim, sievietes nav kāda ir, viņi paši var izvēlēties to, nav tā, kad obligāti jābūt, un kur šie bērnu dzimstība ir 5 bērnu ģimenē. Jā. Tā nav tā arī amerikāņi, kur viņi maksā tur kaut kādus miljardus, un tad no fonda maksā tām ģimenēm, kas nestrādā un audzina bērnus. ASV tāda kopīga problēma nav, tur ir reliģiskās programmas atsevišķi. Ne, Amerikāņi maksā Izrēlē. Jā. Protams, bet šajā gadījumā, jā, tas īstenībā no šīm te valstīm, kurās ir, teiksim, augsts dzīves līmenis, salīdzinoši ir, pats labākais piemērs. Vēlreiz, visas sievietes tur nav, bet tā grupa, tas ir apmēram 5. daļa sievietes, faktiski, jā, viņas atrasina dzimstības problēmu. Un otrs variants, protams, ir, ja iet par karjeru, tad mums ir, teiksim, ļoti pārspīlētas prasības izglītības ilgumam. Jā. Kas iet par Rīgu? Šeit mums ir jautājums, kāpēc bērni ar ģimenēm izvēlās nevis Rīgu, bet Pierīgu? Un tā kā Dacei 3 bērni varbūt varētu to turpināt. Es pēc tam varbūt pakomentēšu. Mēs dzīvojam Rīgā, bet jā, es ļoti labi saprotu, kādēļ tiek izvēlēta Pierīga. Tādēļ, ka pirmkārt tā pati bērndārs pieejamība, ka tu netiec ne tikai valsts dārziņā, bet arī grūti tikt privātajā. Tas ir tā, lai tas būtu pie tavas dzīves vietas. Vismaz es ar šo problēmu saskāros. Varbūt tas ne visos mikrorajonos ir raksturīgi, ir, protams, kur ir maz iedzīvotāji. Mums Mežsiemā šobrīd ir ļoti daudz jaunbūves, ļoti daudz jaunu iedzīvotāju nāk klāt, un mēs ne tikai netiekam bērndārzos, mēs arī skolās netiekam. Mums tikai viena skola, un ļoti daudz bērnu viņā arī netiek. Tādēļ izvēlēties Pierīgu, tas ir garants tam, ka tu tiksi gan valsts dārziņā, varbūt pat vispār tev nebūs nepieciešamība apmeklēt privāto un maksāt par to naudu. Un, ja tu vēlies vairāk kā vienu bērnu, tad Pierīga, tad cilvēki dod priekšroku Pierīgai, jā, nevis pašai Rīgai.
Jā, man uzreiz ir jautājums šajā sakarībā. Ja, piemēram, maksātu valsts, mēs rēķinājām ar Guntaru Vītolu, kas ir mūsu mēra kandidāts. Piemēram, ja mēs gribētu nākošā gadā par 10 000 palielināt dzimstību vienā gadā, kas būtu reāli, piemēram, pasakot, ka ar otro bērnu mēs esam gatavi maksāt 1000 un ar trešo bērnu 1500 līdz, teiksim, skolas beigšanai, pamatskolas beigšanai līdz 15 gadiem, vai arī līdz, teiksim, skolas uzsākšanai, tur pirmajā klasē 5-6 gadiem. Jā. Un tad tas aprēķins bija tāds. Ja strādā vīrs un sieva ir 2500 nauda mēnesī, tad nav problēma dabūt jau kaut kādu hipotekāru aizdevumu, teiksim, tur uz 20 gadiem, piemēram, rindu ēkai, kurā 3 istabu dzīvoklis maksā 150-170 tūkstoši, nu, piemēram, 2 stāvu. Un kāpēc es to saku? Ka tie bērni, kas dzīvo privāti mājās vai kuriem ir zemes gabals pie mājas, jā, es redzu, ka viņi jau 3 gadu vecumā tur grāba lapiņas rudeņos, mammai palīdz. Viņiem tas ir tāds, nu, tas ir interesantāk nekā rotaļlietas, jā. Un es pats to zinu, jo man arī ir privāta māja. Un jautājums tad ir uzreiz tāds, ja valsts ievies šādu programmu, nu, sākot ar 2. 3. bērnu, pirmkārt nebūtu tie zudumi finansiāli ģimenei, jā. Rīgai ir brīvas teritorijas, kur varētu, piemēram, valsts ierādīt zemi, varbūt pievilkt kaut kādas komunikācijas. Jā. Nu, tā programma nevis, teiksim, būvēt mājas un dot dzīvokļus tur pa kaut kādu lētu cenu, bet lai to dara privātie. Jā. Jo mums ir Findomo, ir vesela rinda uzņēmumu pašreiz Latvijā, kas no saliekamām konstrukcijām taisa ļoti labas un ērtas, un kas nav būtiski dārgas. Jā, teiksim, 150-170 tūkstoši, tas ir uz 30 gadiem jaunai ģimenei, kur sieva saņem, piemēram, ar 3 bērniem 2,5. Es šeit domāju, rokas to naudu, jā, nu, plus nodokļus, plus sociālās garantijas. Jā. Tā būtu ļoti efektīva problēma, problēmas risināšana, maksājot mazāk par 1 miljardu gadā, ja to naudu sarēķinājām. Tās programmas savukārt mums ir pilnīgi bezjēdzīgas valstī, kas prasa entos miljardus zaļais kurs, tur katru gadu vairākus miljardus, jā, tur Rail Baltica un tā tālāk. Tad jāuzvar arī Saeimā, es saprotu, jā, nu koalīcijai, ne konkrēti, jā. Bet, jā, protams, teritorijas vienmēr atrast. Jā, jo Rīgā ir, jā, ar kanāliem, jā, Berģi, visu var. Šobrīd, teiksim, jā, pat neobligāti pie kanāliem. Šobrīd, piemēram, jā, ir valsts programma, kurā Rīga piedalās jauno speciālistu apgādāšanai dzīvokļu, no apmēram 2000 paredzēts tas ir. Jā. Un uzreiz tika atrasts, tā kā tur valsts līdzfinansējums, uzreiz tika atrasts 3 zemes gabali, jo tas pamatā Ziepniekalnā bija. Bet tās ir daudzstāvmājas. Jā, protams. Jā. Bet, es citu, iespējams, ka teiksim, arī daudzstāvmājas būtu ļoti labs risinājums. Ne obligāti pie protams, jā, ir iekšā labie kārtās. Protams. Taču sliktākā gadījumā, ja ir, teiksim, par komunikācijām, nu, ir iespējams tomēr arī atpirkt. Ja? Mēs šobrīd, teiksim, tā ļoti piesardzīgi izturamies pret īpašumu atpirkšanu. Ja tas, protams, nav tādiem dīvainiem projektiem kā Rail Baltica, ja, bet, teiksim, šādam demogrāfijas projektam arī varētu iet runa par zemes, nu, teiksim, atpirkšanu sabiedrības vajadzībām. Ja. Jo mums Rīgā ļoti bieži ir zemes īpašumi, kas pieder vienai cilvēkam un būvis, kas pieder citiem cilvēkiem. Ja pašvaldība to varētu darīt. Jo ne visur, protams, var ieviest komunikācijas, jo, teiksim, visā, nu, kleistos un tā tālāk, kur ir kā zemes ir daudz, tur komunikācija pieviešana būtu diezgan problemātiska. Valstī nauda ir, jo visu laiku tiek apspriest fantastiski bezjēdzīgi projekti. Atpirkt kaut kādu kārtējo milzu uzņēmumu par 600 miljoniem, kur valstī vispār nevajadzētu jaukties. Jā. Piemēram, telekomunikācijas, kur jau tik tā liberalizēts, kur ir lēti zvani, kur ir milzīga konkurence, valsts taisās tērēt tur kaut kādus 100 miljonus atkal vai atpirkt, jā, daudz ko citu, bet tā ir laba doma. Tiešām atpirkt šos īpašumus. Otrs vēl par, kas vēl varētu būt problemātiski. Ja? Mēs Dats jau pieminēja skolu jautājumu. Ja? Jā. Tas būs mums nākošais, pabeidzam šo. Es pabeigšu tieši saistībā ar demogrāfijas jautājumu. Ja? Jo šeit ir tāda lieta, ka pirmkārt
teiksim, šis skolu izvietojums ir saglabājies no vēsturiskajiem periodiem, un tur arī varētu būt tieši tas pats jautājums ar jaunu celtniecību. Tas runā arī par bērndārzu jautājumu, ja, ka daļa skolas var paplašināt bērndārzos, ka tur ir arī iespējas šo zemi faktiski, ja, nevis nomāt, kas pašvaldībai ļoti dārgi iznāk viņu, ja, katreiz nomāt. Un visbeidzot, tā lieta kā pašvaldības zemes gabali, ja, nekustam īpašumu, ne tikai zemes gabali, tur ir celtnes, kas faktiski netiek izmantotas. Ja. Rīgas dome ir īpašumi pārpa miljardu, ja, nekustam īpašumi. Rīgas doma katru gadu iegulda pārpa 30 miljoniem eiro šo īpašumu uzturēšanā, ja. Un šeit ir, manuprāt, arī pietiekami augsts rezerves, lai risinātu šos te publisko celtņu daudzumu, jo ar dzīvokļiem vien būs pa maz. Ja. Mēs runājam, ka ir nepieciešami arī infrastruktūras objekti, bērndārzs, skolas, kas ir tuvu mājai. Jo, teiksim, Dacija piedāvā tos bērnus vest uz Vecmilgrāvi skolā. Ja, bet es īsti nesaprotu. Mums bija kādreiz dzimstība ap 40 000. Tad, kad pirmoreiz ievēlēja no jaunā laika Dombrovski, ja, 2009. gadā es paskatījos, tad bija kaut kur drusku mazāk par 25 000. Tagad ir 12 000. Kur tie bērndārzi ir pazuduši? Bērnu skaits 4 mazāks. Bet bērnu skaits jau, iedzīvotāju skaits mainās šobrīd pa mikrorajoniem. Tas izvietojums mainās. Vecmilgrāvī paliek mazāk. Un tagad Mežciemā, piemēram, būvē ļoti daudz jaunbūves, un tur iedzīvotāju skaits palielinās. Bet tur iepriekš viņš bija daudz mazāks. Un līdz ar to tur ir viena skola, tur bija viena latviešu, viena krievu skola. Un tas iedzīvotāju skaits ir pieaudzis salīdzinoši. Un citos mikrorajonos viņš atkal samazinās. Tad vienkārši ir problēma rajoni, jā, skaidrs. Jā. Ir rajoni, kas attīstās, kur tās jaunbūves ir ļoti daudz, un ir atkal rajoni, no kuriem cilvēki iet prom. Nu labi, tad turpinām ar to pašu izglītību, jā. Skola izvietojums, teiksim, konkurence starp skolām, jā. Nu, ir centra skolas, ir tāds jēdziens, centrs, jā, centrā runā vai klusē, centrā runā vai centrā čukst, vai Vecerīgā, jā, kas ir centrs. Kā jūs redzat šo problēmu? Nu, vispirms, būtībā šo te prestižu skolu problēmu veido nevis konkurence starp skolām, bet juridiski priekšrocības. Piemēram, no visām skolām centra skolas, ja, kurās ir ģimnāzija programmas, var savākt sākot ar 7. klasi labākos skolānus. Uz ar to tas nozīmē, ka nomalas no visas Rīgas savāc, ja arī no laukiem? Arī, no visas Rīgas, tur ir konkurss, jā, un arī Pierīgas. Tur ir konkurss, un nevis tās skolas, kas labāk gatavo, bet tās, kurām juridiskas priekšrocības, jo ģimnāzija īstenībā ir juridiskas priekšrocības. Un tā kā tās ģimnāzijas koncentrētas centrā, ja, tas noved pie tā, ka skolēns būtībā sūt uz centru, jo tur tiek koncentrēti, teiksim, skolēni, kam ir labāks atzīmes no visas Rīgas. Padarot nomalas skolas, tiešām par nomalas skolām ne tikai pēc izvietojuma, bet arī pēc, teiksim, izglītības līmeņa, jo tur paliek biežāk mazāk motivēti skolēni. Otrs, protams, uz turieni nāk skolēni, kas netiek centra skolās iekšā. Un tas arī rada diezgan lielu problēmu, jo faktiski veidojās tāds pēc juridiska sadalījuma, ja, nevis pēc skolas, teiksim, iespējām. Veidojās izteikti 2 līmeņu skolas, kas nosaka skolēnu migrāciju uz centru. Savukārt centrā, ja, tas rada transporta problēmas, ja, jo skolēni katru dienu brauc uz skolu. Tas rada šo te ceļu noslogojumu, sastrēgums un tam līdzīgas problēmas. Ja. Risinājums varētu būt īstenībā, tas, protams, arī valsts risinājums, ka, teiksim, ieviest skolām brīvu konkurenci. Jā. Lai nav tāda situācija, ka valsts garantē kaut kādas priekšrocības. Protams, ka pirmie ģimnāzija vienmēr būs priekšrocības. Ja? Tā vienkārši būs. Ja? Jo viņi ir vēsturisks aura ir, un tur patiešām, teiksim, jau vēsturiski ir savākt pārsvarā labāki kadri. Bet mākslīgi garantēts, juridiski mākslīgi garantēts status, es uzskatu, ka tas nav pamatoti.
Otrs, mums būtu jāsāk plānot arī šī rajonēšana pēc mikrorajona izvietojuma. Jā. Kā es teicu, lai nav tāda situācija kā Dacē, ka piedāvā bērnus vest skolā uz Vecmilgrāvu no Mežciema. Kurā vietā tu dzīvo pats? Mežciema. Tad no Mežciema vest uz Vecmilgrāvu, jā. Tas ir vienkārši jautājums tāds, ka mums bija tā kā sapulce dārziņā un tad jautāja, ko darīt tiem bērniem, kuri netiek vietējā skolā. Un tad viņi atbildēja, ka visdrīzāk piedāvās vest uz Vecmilgrāvi, tādēļ, ka tā arī varētu būt, varbūt ne gluži Vecmilgrāvi, bet tuvākajās apkārtnē jau arī nav vietas. Piemēram, turpat Juglā, kur kādreiz bērnus laida, kas netika Mežciemā, viņiem pašiem nepietiek saviem bērniem arī vietas šobrīd. Tāpat Purciemā, tās skolas, kas ir apkārt, tur Teika. Tas, ka tu jau neesi deklarējies tajā mikrorajonā, jau nozīmē, ka tu esi rindas beigās, līdz ar to viņiem pašiem jānodrošina saviem skolāniem vietas, tad visdrīzāk varētu būt, ka tev piedāvā kaut kur Pārdaugavā, kur tiešām ir vairāk vietas. Tad uzreiz tas, ko tu teici, ja, ka skolas it kā, teiksim, atklāt divas līgas, tu tiec tu centra ģimnāzijā, tev jau ir kaut kāda jau priekšrocība zināma, ja, nomals. Un tu teici, ka izglītība ir pa ilgu. Es beidzu 11 klases, un savā laikā vidusskolā mums paralēli bija arī 10 klases tajā gadā. Dažus gadus bija sistēma, kad beidz vidusskolu par 10 klases. Kāpēc? Jo Krievu skolās bija 10, latviešu bija 11, un tad tiem Krievu bērniem bija iespēja iestāties augstskolā, jo no augstskolām neņēma kara dienestu. Es te runāju par vēl PSR, tur pirmsatmodas laikiem, jā, vēl kā tā sistēma bija. Un kas ir interesanti, ka mēs stājāmies augstskolās pēc 11. klases, un man kolēģi, tur teiksim, arī daži iestājās ar mani reizē, kas bija beiguši 10 klases, liela atšķirība nebija. Un tad uzreiz mēs iesniedzām priekšlikumu tagad Saeimā, bet vairākums nobalsoja pret, ka pamatskolai pietiktu nevis ar 9, bet ar 8 klasēm, un pēc 8. klases notiktu tātad nevis šķirošana, bet bērni varētu izvēlēties pēc spējām. Tie, kuriem varbūt patīk humanitārās profesijas, viņi iet uz ģimnāzijām, un tie, kuriem ir kaut kāda tendence vai interese, teiksim, uz tehniskām lietām, uz dabas zinātnēm, vai viņiem patīk varbūt praktiskas nodarbības, tur galdniecība, vēl kaut kas, viņi iet uz profesionālas izglītības. Ja tur varētu būt ļoti plašs klāsts, mums ir pie ministriem, mums ir koledžas, mums starp citu Oskaru dabūja Rozentāla mākslas vidusskola, sauzīgs, tā arī ir profesionāls izglītības skola, jā. Nevis tur vidusskola, augstskola, tā ķēdīte, jā. Un šis te profesionālās izglītības skolas, un tā ir arī Somija, un tā ir Austrijā, procentuāli ir daudz vairāk. Vai tas nebūtu risinājums, ja, teiksim, pēc 8. klases jau bērni nemocītos vidusskolā, un kāpēc vispār vajag vidusskolas un ģimnāzijas paralēli? Jo tādā gadījumā mums būtu profesionālās orientācijas, jā. Koledža, visādi var saukt, jā, skola, profesionāla tehniska. Tehnikums, jā, bija VF tehnikums, slavens jau pirms kara, un ģimnāzija, jā. Un pēc tam tu arī vari studēt no šīs koledžas tehniskās, tu vari iet uz universitāti. Agrāk bija reāls skolas, atceram, bija ģimnāzijas, bija reāls skolas, un pie viena. Ko tu saki par privātām skolām? Jā? Bija Ata Ķerneņa ļoti slavena. Tad, kad Rīgā bija vēl cariskā pārvalde, latvieši dibināja privātas skolas. Ļoti labas kvalitātes skolas, bija meiteņu skolas. Jā. Kā tu redzi šo problēmu? Privātas skolām ir tādas pašas konkurences tiesības kā valsts skolām. Kāpēc tā viņas nevarētu būt tieši tāpat kā dārziņiem visiem pārējiem? Tas ir biznesa veids. Vienīgi dārgs. Tas ir biznesa veids cilvēkiem, un jo lielāka konkurence, jo lielākas iespējas. Jo es nekādas problēmas neredzu ar privātām skolām. Mans jautājums, vai tur ir augsts līmenis? Mums ir dažas tās skolas. Es esmu mācījis privātā skolā, kā tu redzi, bet privātā skolā ir, teiksim tā, tas nevarētu teikt, ka tas garantē augstāku līmeni. Tas garantē kaut kādu, teiksim, tādu lietu, kas varbūt šim te biznesam liekas vairāk interesants. Ja? Piemēram, augstāka skolotāja līdzdalība, mazākas klases, jeb kaut ko tam līdzīgi. Ja? Bet tas arī ir labi. Ka bērnam, vecākiem parādās dažādākas iespējas. Iet runa, protams, par izglītības saīsināšanu, ja, tā ir ļoti apsveicama lieta, un, kā teicu, sakarā viena mana skolniece, ka viena no galvenām problēmām, kas mums šobrīd Latvijā ir, ka mūsu
tas ir būtībā pieauguši cilvēks, viņi pilngadīgi, ja? Bet mums izturās kā par bērniem. Un pret pieaugušiem cilvēkiem šobrīd Latvijā izturās kā par bērniem ļoti ilgi. Tā ir diezgan būtiska problēma, ja? Kamēr pret mums izturās kā par bērniem, mums nav atbildības. Mēs neprotam strādāt, mēs protam tikai patērēt. Jā. Tas teiksim, es pats beidzu vakarskolu, ja, un absolūti par to nenožēloju. Ja. Es vidusskolas laikā strādāju, šobrīd īstenībā diezgan daudz skolnieku strādā, esot vidusskolā. Un tas ir pilnīgi normāli. Tas tikai liecina, ka šī izglītības ilgums ir pārāk liels un pārāk vēlu faktiski pieauguši cilvēki, kas ir spējīgi strādāt, kas ir spējīgi domāt, kas ir spējīgi uzņemties atbildību par ģimeni, tiek turēti skolās. Tad uzreiz es pateikšu vienu piemēru. Teiksim, man patīk arhitekts Laubi, kas projektēja, pārbūvēja gan valsts prezidenta pili, gan ķemeru viesnīcu projektēja. Viņa izglītība, ja mēs paskatīsimies, 6 klases draudzes skola vai pilsētas skola, un pēc tam uzreiz reāla skola un Politehniskais institūts. Jā. Tātad pilnīgi pietīk pamatskola ar 6 klasēm. Pat nebija 8 vai 9. Kāpēc ir 9? Un tad ir tāds interesants jautājums, kā Rīgas doma ietekmē šo izglītības kvalitāti jūsuprāt skolu? Nu, Rīgas doma, protams, nevar ietekmēt daudzas lietas, jo tas kopumā ir valdības jautājums. Programmas, plašu skaitu, izglītības diplomu iegūšanu Rīgas doma. Atlasot, piemēram, labākos skolotājus varbūt pārpērkot. Teiksim tā, pārpērkot, ja? Tas arī diezgan liels jautājums, jo kā viņi... Bet tā dara? Bet kā viņi, teiksim, nodrošina, uzstāvis jautājumu, kas ir labākais. Šobrīd es domāju, kā Rīgas doma reāli, teiksim, var ietekmēt izglītības kvalitāti. Mums izglītībā šobrīd ir milzīga problēma. Skolas izglītības politika cenšas izslēgt konkurenci. Inkluzīvā izglītība būtībā nozīmē, ka tiek samazināts konkurences līmenis. Un konkurence ir ļoti būtisks attīstības rādītājs, kas veicina attīstību. Rīgas doma var veicināt šo konkurenci ar ārpusklases pasākumiem, konkursiem, radošiem pasākumiem, sacensībām. Un šeit diezgan liela resursa varētu būt iespējami. Ja? Es gribētu arī atzīmēt, ka Rīga tērē milzīgu naudu ārpusklases izglītībā. Vispār tātad ir 13 miljoni apmēram, ir 12 mazliet pāri miljoniem ir kultūras namiem. 28 miljoni ir sporta skolām un mākslas skolām. 10 miljoni ir mūzikas skolām. Tas ir neskaitot visas pasākumus, tas ir neskaitot tos 3 miljonus, kas tiek tērēti radošo kolektīvu vadītājiem pa algām. Ja? Tie ir milzīgs resurss. Un šo resursu Rīgas doma faktiski nekādu neizmanto pilsētas labā. Ja? Ar izglītības labā neizmanto. Jo izglītības labā, teiksim, tas nozīmē, ka viņi piedalās konkursos, ka viņi piedalās sacensībās. Kā, teiksim, varētu izmantot šo ļoti lielo mākslas pašdarbības resursu pilsētē? Kādreiz Katoļu baznīca arī maksāja par mūzikas izglītību. Ko viņi darīja? Viņi šos kursus izmantoja baznīcas svētkos. Jā. Šeit tas pats, mēs varētu ļoti lēti iegūt pilsētas dekorēšanas pasākums, ko veikt šo cilvēku, kas saņem Rīgas domas finansējumu, skolēni kopā ar skolotājiem, jo viņi visi saņem Rīgas domas finansējumu. Mēs varētu veikt visādus koncertus, būtībā bezmaksas, kas pašiem audzēkņiem liktos ļoti patīkami, uzstāties tomēr, kur būtu konkursa elementi, kur nevajadzētu algot, teiksim, māksliniekus obligāti. Ja? Mēs varētu faktiski veidot šos apkaimes svētkus šādā veidā, jo mums ir kultūras nami izvietot dažādās apkaimēs. Viņi faktiski ir noslēgušies šobrīd no reālās dzīves. Tie, kas pie viņiem atnāk, ar tiem viņi strādā. Ja, bet tomēr ir 10 miljoni. Ja, tas ir diezgan nopietna summa, ko Rīga lieto.
Mēs varētu tātad izmantot Rīgas pasākumums, Rīgas svētkos šo diezgan milzīgo resursu. Pēc maniem aprēķiniem apmēram 55 miljoni. Ja? Papildus vēl. Otrs iet runa par, teiksim, ka arī šeit ir daži vieti ir bezmaksas, daži vieti ir maksas pakalpojumi. Un kāpēc tas tā gadās? Tur, kur ir teiksim, mazāk šī noslodze, tur ir iespējams bezmaksas saņemt Rīgā. Tur, kur ir augstāk noslodze, tā kā, teiksim, te pašā Mežciemā, ja, pa ko jau mēs minējam, ja, demografiskā noslodze. Tad, kur ir vairāk bērnu, tur ir jāmaksā. Tur, kur ir mazāk bērnu, tur nav jāmaksā. Tā ir īpatnēja situācija, ja, ko arī Rīgas doma centralizēti varētu risināt. Man uzreiz ir viens interesants sacerēs, vienu interesantu lietu. Es bija kaut kāda parlamentārā sanāksme, es atceros jau kaut kāds 10 gadus atpakaļ Ženēvā, un tur bija pulksteņu muzejs, ko es biju aizgājis, un tur bija ārkārtīgi interesanti arī, visādi video ierakstiet, un izrādās, ka tur, ja nemaldos, bija kaut kādas kantonā 12 skolas Šveicē, kuras pēc pamatskolas bērni aiziet, Latvijas būtu arotskolas. Tagad kaut kā to vārdu mēs nelietojam. Mēs sakam, tur koledža, kaut kā gudri mēģinām, kaut kā izvairamies no vārda arotskola. Ja? Bet viņiem ir, tas pēc kaut kādas 8. vai 9. klases, viņi iet uz šo arotskolu. Tie bērni, kuriem ir interese, kas apmāca pulksteņu ražošanu. Jo tur ir simtiem firmas. Un kas ir interesanti, kā pirmo gadu viņiem ir apmaksātā prakse paralēli, tātad jūs mācāties tā kā ģimnāzijā vidusskola tehniskajā, un jūs saņemiet mēnesi, kas nav stipendija, bet viņi jau iet katru dienu vairākas stundas atstrādā, teiksim, vienā vai otrā pulksteņu ražotnē. Un tad, kad viņi beidz, viņi ir faktiski jauni cilvēki, viņiem ir 18, 20 gadi, viņi nostrādā tajā uzņēmumā kaut kādus 5 gadus un atver atkal savu uzņēmumu. Ja? Un tas ir ārkārtīgi interesanti, to sauc par mikroinženieri. Es kā viens piemērs. Un es atcerējos smieklīgi gadiem, ka padomu laikos bija šī ideja, ka vidusskolā ir jādabūj arots. Un es biju tajā CS vidusskolā Trāpī plūsmā, mēs bijām autoslēdznieki, bet es biju autoremontu rūpnīca. Un mums bija katru nedēļu jāiet piekdienās un sestdienās, jo tad bija arī darba laika sestdienās, strādāt uz autoremontu rūpnīcu, kur mēs pat dabūjam tur kaut kādus pārdesmit rubļus tajā mēnesī. Ja? Labi, es nebiju autoslēdznieks. Un tad skolu beidzot mēs dabūjām 3. klases profesionāla autovadītāja apliecību. Un tie puikas, kas neiestājās augstskolā, viņi strādāja par autobusu šoferi, paaugstināja kvalifikāciju un tā tālāk daudz. Un meitenes, atceros, bija paralēli klasē, bija medicīnas māsas, kur viņas gāja praktiski uz slimnīcu arī katru nedēļu. Ja? Tātad iedomājieties, pēc 8. klases, jau sākiet 9. klasē, jums ir kaut kādi 16, 17 gadi, un jūs jau 2 dienas vai 1 dienu katru nedēļu ejiet slimnīcā un redziet, ko dara medicīnas māsa. Ja? Un tas bija padomu laikos LPSR. Un tagad tā sistēma kaut kādā veidā ir pačibējusi. Ja? Tas ir apmēram profesionāla ieinteresētība. Bet tad jau viņa būtu automātiski. Ja? Vai tu studē tur sengrieķu valodu, gribi būt vēsturnieks, ja? Vai tu ej un sāc mācīties salikt pulksteņus. Un cilvēki Latvijā domā, pulkstenis 100. Nē, dārgākais pulkstenis maksā vairākas 10 miljonu. Ja? Viens pulkstenis, ko taisa mēnesi. Ja? Tad, saprotiet, nav jau obligāti tas, jūs varat būt auto kaut kāds inženieris, jūs varat būt profesionāli galvenieki. Un otrs piemērs, mums ir labas skolas, piemēram, Liepājā, ja, kur ir, kādreiz viņi bija, man liekas, Lietišķās mākslas vidusskola, kā viņi saucās, profesionāli kogriezēji. Mums ir cik baznīcas, ja, kur jāatjauno altāri. Mums bija pēc kara, man liekas, mums bija 1400, pirms kara mums bija, pirms Pirmā pasaules kara mums bija vairāk kā 2000 mūžu, tagad ir kāds 800 laikam, ja, kuras visas ir jārestaurē, kur ir koka detaļas, kur ir jāgriež un Kuldīgā un Liepājā, ja, tur arī ļoti daudz šie te jaunieši piestrādā un ļoti profesionāli piestrādā, ja. Jo pasaulē jau atgriež no vienas puses mākslīgais intelekts, no otras puses rokdarbs. Labs uzvalks Itālijā, Milānā maksā 10 līdz 20 tūkstoši dolāru. Jā, tur ir paradoks. Mums tas ir pačibējis, man liekas, kaut kur, jā? Mums ir paradoks, ka mēs kādreiz gaidījām, ka šī tehnikas attīstība likvidēs fizisko darbu, bet mākslīgais intelekts īstenībā parādīja, ka tas samazina bieži vien nepieciešamību pēc garīgā darba. Savukārt roboti fizisko darbu ir ierobežoti,
robots pilnībā cilvēku fiziski nevar atslogot no darba. Šeit es gribētu arī atzīmēt, ka mums īstenībā izglītībā kopumā ļoti smaga problēma, ka mums izglītība šķirta no ekonomikas, tā kā baznīca šķirta no valsts. Kas ir problēma? Ka mums profesionālās skolās ir augstāks bezdarbnieku īpatsvars kā vispārējā izglītībā. Jā, tā ir mūsu īpatnība. Un tas liecina, ka mums šobrīd šo ekonomiku būtu pamatīgi jāpārstruktūrē arī profesionāla izglītība. Es gribētu minēt vēl vienu piemēru par Francijas revolūcijas periodu. Franču revolūcija likvidēja augstāko visas universitātes. Kā viņi ieguva, piemēram, ārstu izglītību. Bija konkurss, 4 slimnīcas, kas uzvarēja. Runā par Robespierre, pa kuru laiku runā? Gan par Robespierre, gan par Napoleonu, visu periodu kopumā. Tad no 1792. līdz 1815. gadam. Nav universitātes, Sorbonne ir slēgta, viss slēgts. Ir viena augstākā skola faktiski, kas ir zinātnes institūcija īstenībā. Bet kā teiksim, profesijas gatavo licejos, bet kā ārstus gatavo. Uzslēdz konkursu 4 slimnīcas, kas iegūst labākos rādītājus, iegūst tiesības dot savas rekomendācijas ārstiem, izrakst ārstu diplomus. Viņi sacenšas savā starpā, un kurām ir augstākie rādītāji, tā arī iegūst šo diplomu izrādīšanas iespēju. Uzreiz medicīnas problēma, ārsts trūkumi tiek atrisināts momentāli, jo viņas sacenšas strādājot uz vietas jau tur, kā prakses. Uzreiz milzīgs uzplaukums ķirurģijā, tā kā Francija to ļoti daudz karoja, tad tie rādītāji bija izteikti tieši ķirurģijā, milzīgs ķirurģijas uzplaukums Francijā. Un šajā gadījumā īstenībā profesionāla izglītība mums joprojām stipri vien pat teorētisku. Profesionāla izglītībai bāzē jābūt prakse. Reālais, tā kā viduslaikos, ka māceklis mācās pie meistara. Un papildus viņš var kaut ko apmācīties teorētiski. Jo viņš nemācīsies pie meistara, ja viņš iegūs tikai teorētisku zināšanas, tad īstenībā tā nebūs profesionāla skola, tā īstenībā būs tikai vispārēja skola, kuru kaut ko vairāk paņem no profesijas. Faktiski mēs atgriežamies pie tā, kas jau bija viduslaikos zināms, ka tas, kas gribēja mācīties pa zeli, kaut kādu arodu, viņam bija arī jāceļo pa Eiropu, jāpastrādā pie dažādiem meistariem un jāatgriež. Bet tikai atcerēsimies, ka pēc Napoleona līdz Pirmajam pasaules karam Eiropā nebija vajadzīgs vīri, bija brīva ceļošana un brīva preču kustība, ko tagad noklusē. Un tur neprasīja muļķīgas certifikāts, jūs varējāt braukt uz katru valstu, tā kā brāļi kauzīši, iet kājām, braukt ar vilcienu, un katrs zelis varēja iemācīties, ko arī darīja vidzemnieki un kurzemnieki, dažādās Vācijas pilsētās. Mums ir 2 tēmas palikušas, drusciņ beigās jūs pateiksiet, kur tad dabūt naudu, jo jūs esat tomēr speciālisti, es saprotu, pārbaudē, blēdību atrisināšanā, nozagšanā un naudas tā sakot, atgriešanā, bet atdošanā valstī. Bet ir viena problēma, kas tika noklusēta, ļoti daudz par to nerunā. Tā ir narkotiku pieaugums skolās un skolēnu vidū. Un es pateikšu vienu muļķīgu piemēru, ko daudzi nezina. Ar milzīgu sajūsmu deputāti nobalsoja pret elektroniskām skolās. Viņš tā veipošana un elektroniskās cigaretes tā tālāk. Zināt, kādi rezultāti? Kur skolotāji ir spiesti melot un par to nerunāt, jo tad tā skola var zaudēt reitingu. Tas uzreiz 100-kāršoja nelegālo elektronisko cigarešu un šo vielu tirgu. Parādījās vairuma tirgotāji, kuri paši netirgo, tad viņi tos pašus smēķētājus iesaistīja izplatīšanā, iedod viņiem, 100 komplekts, un jaunieci iet un pārdod, bet redziet, jauniešiem ir tā tendence, ka ja viņam stāv mēneši tā nauda, un tā ir liela nauda, viņš daļu notērē. Un tad viņš aiziet pie vecākiem, saka, tēti, mamma, redz, man jādod, es tur izpārdēju 100, bet man palika nauda pa 10, tad tur tam komplektiņiem jādod to naudu. Daži iedod un daži neiedod. Un kas notiek, kad neiedod, tad ir nākošais uzdevums. Tad tu mums esi parādā, sāksim tev ar tabletītēm, tu kaut kā atpelnīsi, Tad ir statistika, ka 90% no tiem, kas tirgo, jaunieši, viņas paši pagaršo, no kuriem savukārt atkal liels procents, paši kļūst par šo tablešu regulāriem lietotājiem, kur vakal viņi vai nu kaut ko atšķaida, tad viņi nonāk pilnīgā gūstā, restīvi meitenes, tad ir
kas izplatē. Viņš kļūst par narkomāniem un ir spiests ciet uz Lienas ielu, ja? Un puiši jau tiek iesaistīti, teiksim, jau kaut kādā heroīna tirzniecībā un tā tālāk. Ir statistikas dati, ka gada laikā pēc šī aizlieguma strauji sāk pieaugt arī to bērnu skaits, kurus atrod bezsamaņā uz ielas un kuri ir jāved uz slimnīcām un jāatpumpē. Tās ir sekas nepārdomātam aizliegumam, kā Saeima un deputāti ir nepareizi risinājuši šo problēmu kā tādu. Restīvi, ko es gribu pateikt? Es nelietoju, nekad arī neesmu lietojis dzīvē, ja? Bet statistika tiek viltota. Bērns nomirst no ķīmiski piemēslotām tabletēm, bet saka, ka viņš ir pīpējis marihuānu vai kaut ko tādu, ja, lai gan nav neviena gadījuma, ka kāds no marihuānas vispār būtu nomiris. Jautājums ir tāds, ja mēs nebūtu aizlieguši, tas jau tagad ir zināms, ja? Valsts kontrolē kvalitatīvu, teiksim, tur kaut kādu šādas lietas, un jautājums, protams, ir arī par šo marihuānu, ja? Vai mazāks ļaunums ir visu aizliedzot un tāds milzīgi attīstot tāpat kā ar cigaretēm, ja? Kur jau tiek iesaistīti korumpēti iekšlietu ministrijas darbinieki, policisti, kas to piesedz, skolu vadība, kura baidās pateikt, ja? Un tad stāsta, ka viņi tur sapīpējušies marihuānu, lai gan viņi ir sarījušies kaut kādas šīs tabletes vai ne, un tā tālāk. Kā jūs redzat atkal šo problēmu? Un viņa pieaug, jā, varētu par to nerunāt. Mēs te varētu stāstīt, cik mums viss ir labi un tā, bet es redzu to problēmu. Es saprotu, vispirms, ja teiksim, kāds grib nopirkt narkotiskās vielas, tad viņš visticamāk viņu nopirks no skolām, kuram ir zemāk par 14 gadiem. Kāpēc? Nav atbildības. Bet kurš jau pats pagaršo? Pilnīgi pareizi. Šeit mēs varam kādreiz konstatēt vienu lietu. Ja kaut kas tiek atdots mafijai, jeb kāda nozara, vienalga kāda, liels piemērs bija alkohola tirdzniecība ASV sausā likuma laikā, tad problēma tikai sāsinās. Sausais likums radīja ASV mafijas uzplaukumu. To mēs jau zinām filmās. Es personīgi nelietoju ne narkotiskos līdzekļus, ne alkoholu, vispār nekad neesmu lietojis, bet uzskatu, ka kādreiz līdz 1917. gadam visā Krievijas impērijā, ja Latvijā bija brīva narkotika tirdzniecība. Aptiekās, uzraudzīt valsts. Opijas. Bija opijas, bija heroīns, bija zāles pret klepu, opijas bija miega zāles, kokaīns bija nomierinošs līdzeklis. Arī pēc saustēšanās lietoja kokaīnu. Kokaīns arī Latvijā joprojām lieto kā medicīnisko līdzekli. Un būtībā visu šo te, tikko kā mēs mēģinām izdarīt jaunas aizliegumus, mēs radām jaunas problēmas. Līdz 1917. gadam bērni nelietoja kokaīnu. Tas, ka lietoja pieaugušu inteliģences pārstāvi, tas, ka latviešu zvejnieki lietoja kokaīnu. Zvejnieks zemenieks? Es pazīju. Tā nebija problēma, ja? Lietoja. Un viņi arī nenomira tomēr no kokaīna. Bet, tā, man liekas, nemirst. Tā kā no opiātiem. Protams. Īstenībā arī no opiātiem mirst tad, kad viņas liek pārstāvotā veidā. Un šobrīd mēs esam panākuši tādu situāciju, ka mēs esam šo problēmu uztaisījuši nelegālu un to absolūti nekontrolējam. Atkal mēs faktiski radām mafiju mākslīgi. Un aizliegumi paši par sevi nevienu problēmu nerisina. Tas tāpat kā, piemēram, Rīgā bija tā doma aizliegt azartspēles. Es arī nespēlēju azartspēles vispār. Tātad tas ir valdības un lielo pilsētu un valdības jautājums, kas ir steidzami jārisina. Jā, par azartspēlēm gan bija Rīgas ierosinājums aizliegt viņas. Ko tas nozīmētu? Tas nozīmētu pirmkārt pagrīdes azartspēles, atkal pagrīdes bukmeisteriem, kas ievāc likmes, kas šīs likmes ievāc nelikumīgiem līdzekļiem. Tas nozīmē internetu, arī narkotika tirdzniecība būtiski pārvietojās uz internetu. Un nopirkt narkotikas ar visiem aizliegumiem vai spēlēt azartspēles nav nekāda problēma. Ja? Es, piemēram, dzīvoju Vecrīgā. Ja? Es redzu cilvēkus, kas tikko nopirkuši. Labi, nebaidīsim cilvēkus. Kaut ko pārējām pie kaut kā jautrāk, pārēsim pie atkritumiem. Ja? Atkal viena problēma.
Cilvēki protestē, piemēram, robežos, tur robežu novada būvēs šo te dedzinātāju. Nu, cilvēki saka, ka nedrīkst, nevajag, ka tur baigās ziepes būs smirdējis. Kā jūs to redzat? Nu, tā ir diezgan liela problēma, tādēļ, ka šobrīd Rīgas un Pierīgas kopumā 10 pašvaldības atkritumi tiek nogādāti Getliņos, un Getliņu kapacitāte ir pietiekama vēl kaut kādiem maksimums 5 gadiem, un tad šos atkritumus vairs nebūs, kur apglabāt. Līdz ar to problēma ir ļoti aktuāla, bet iedzīvotāji pēc būtības viņiem tas nešķiet tik aktuāli, kamēr vēl viņiem māju pagalmā šie atkritumi nemētājas. Un ja mēs nebūvēsim tā kā jaunas rūpnīcas atkritumu šķirošanai, tad drīz mūsu māju pagalmos šie atkritumi arī mētāsies. Šobrīd maksimāli tiek liktas cerības uz atkritumu šķirošanu, kas ir ļoti būtiski. Nu, Pierīga arī tas viss tiek izplatīts. Jā, tiek nodrošināti šie konteineri, kur viņi nav, tur viņus var pieteikt un viņus nodrošinās. Arī šobrīd šie bioatkritumi, ko izmanto biogāzē. Bet Rīgā nevar uzcelt. Tad kaut kur pie Rīgā jābūvē, tad būtu kopā Rīgā jāvienojas ar pašvaldībām. Nu, ja vajadzēs, tu Getliņus aizvietot. Tur ir ļoti lielam jaudam jābūt. Jā, ir jāskatās arī pašvaldību reģionālās attīstības plānus, un tur visur viņi ir jāsaskaņo un jāveic izpēte, jo Getliņu teritoriju nevar palielināt ekoloģisku apsvērumu dēļ. Turpat Daugavas tūmas, turpat lauksaimnieciskie ražotāji, turpat kā saimnieciskās darbības veicēji un iedzīvotāji, tur nav iespējams to teritoriju paplašināt. Tā mums vēl nedraud tuvākos gadus tāda situācija kā Neapolē, kad ir atkrituma kalnu žurkas skraida dienā. 5 gadus ne, bet pēc tam jā. Tad jau draud. Arī patiesībā šīs te visas tās emisijas lielākoties tieši no atkritumiem arī ir. 85%. Es tieši piekdien klausījos tā kā ilgbūtības semināru. Un 85% visa šīs emisijas iet no atkritumiem apglabātajiem. Tātad pēc būtības visi šie elektroautomobīļi un braukšana ar velosipēdu šo problēmu neatrisina. Nē, viņi nevis neatrisina, bet viņi piesārņo, lai iegūtu retos metālus. No automašīnām, mums jau jāpiesārņo visu pasauli. Emisija ir tieši no tās atkrituma apglabāšanas. Labi, mēs tagad dzirdējām, cik daudzām lietām vajag naudu, bet nauda ir 2 veidi. Kaut ko ražot, neko laikam daudz mēs te neražosim nākošais 4 gados, bet es domāju, ka pusi naudas mēs kā neliederīgi varētu dabūt atpakaļ. Un pie 1,7 miljardi, ko taisās pilsētā tērēt, un pie 1,5 miljardi, ko pilsēta taisās saņemt no nodokļiem, mēs varētu varbūt izbēgt arī no tiem 200 miljoniem aizņemšanās. Un tā kā jūs abi esat bieži saistīti ar naudas iekasēšanu, kas cilvēkiem patīk, bet nevis no viņiem, bet no tiem, kas nodokļu maksātājiem to naudu nozog, tad varbūt īsi, kā tu redzi, kā bijušais revidents, kur mēs to pīķi rausim, saka, godīgi. Vispirms, tas asapsit ir saistīts ar demogrāfiju, pēc tam es pateikšu, ka, protams, ir, kā jūs runāju, ļoti liels pārmaks Rīgas domē. Protams, ka mēs abi esam revidenti, un mēs nevaram pateikt, ka tā ir korupcijas lieta. Tas, ka Rīgā izveidoja korupcijas novēršanas komiteju, tas bija tāpēc, lai konkrēti deputāti atrastu darbu. Jo Rīga nevar novērst korupciju. Rīga teiksim, arī no savas pieredzes var teikt, ka viss jautājums, kur man likās, ka tas varētu būt no augsts ticamība korupcijas jautājums, es sūtīju uz Knabu. Manuprāt, Knabu darbība šajā ziņā varbūt arī nebija paši efektīvākā. Bet, ieiet runa, teiksim, par pirmkārt visiem revīzijas ziņojumiem vajadzētu būt publiskiem. Jo es, piemēram, šobrīd kaut esmu bijušies revidents, es nevaru pateikt, nevaru jums pastāstīt par šiem rezultātiem, jo tie ir klasificēti. Tikko kā kaut kas parādās klasificēts, tā to mēs nevaram vienkārši pastāstīt. Un tikko kā kaut kas nav caurspīdīgs, tā ir ārkārtīgi augstas korupcijas iespējas. Vienu teikumu tikai pateikšu. Igaunijā atklāja parlaments Rīki Kogu krāpniecību par 2,6 miljardiem saistībā ar jūras parku būvniecību, kuru fiktīvi dokumenti, uzrādīta peļņa, kas nekad nebūs, bet tā nauda ir vajadzīga būvniekiem, kuri to naudu jau tajā būvniecības periodā sadalīs, un tagad izveido izmeklēšanas komisiju, kur vairākumā ir
koalīcijas pārstāvi, pirmais lēmums bija kāds noslēpinot. Žurnālisti nezina, kas tur notiek. Jā. Nu, tas tā. Igaunijā, kur mums tā kā paraugs, jā, kā vajadzētu darīt. Nu, īstenībā Igaunijā, cik es zinu, tieši tās pašas problēmas, kas mums, jā, un tas paraugs ir ļoti stipri šaubīgs, jo īstenībā, ko mēs jūsmojam pa Igauni? Mēs jūsmojam, ka tur ir lielāks budžets nekā mums, bet ko nozīmē lielāks budžets? Tas nozīmē, ka viņiem lielāka nodokļu masa ir nekā mums. Ja ir runa, lielāks budžets, protams, ir vienīdzīvotāji. Ja ir runa, teiksim, konkrētākiem piemēriem. Ja šeit bija tas jautājums, cik maksā bērnu rotaļu laukumu, cik maksā bērnu šūpoles, ja? Tas ir ļoti tipisks jautājums. 100-200 tūkstoši projektu daudz. Ja jūs pasūtīsiet šim pašam piegādātājam to pašu bērnu rotaļu laukumu kā fiziska persona, jūs viņu dabūsiet 5-10 reizes lētāk. Kāpēc? Tur ir tāda īpatnēja lieta, kas raksturīga visām mūsu ļoti problēmām - reglamentācija. Kāpēc, piemēram, Dats vairs nevar te Mežciem skolā laist savus bērnus? Tāpēc, ka ieviesas jaunas sanitāras normas, ka uz bērniem ir lielāks platība jābūt. Vairāk kvadrātmetriem. Un tas nozīmē, ka tas ir tikko, kā mēs ieviešam jaunas bērnu tiesības, tā bērnu paliks mazāk. Tikko, kā Zviedri ievies suņiem jaunas tiesības, Zviedri nogalināja visus suņus, ka zaļie nāca pie varas Zviedrijā. Bet šeit ir tāpat vispārējā reglamentācija. Kāpēc tie bērnu rotaļu laukumi Rīgā tik ļoti dārgi? Tur ir tāda lieta, ka viņus vajag certificēt drošībai. Kas viņus certificē drošībai? Ir speciāli bērnu rotaļu bija vismaz, ka es biju revidējis. Uz certifikācijas padome, kas sastāv no 2 firmu pārstāvjiem. Ja viena firma taisa šo bērnu rotaļu laukumu, certificē otru. Ja otra firma taisa šo bērnu rotaļu laukumu, certificē pirmā. Būtībā ir izveidojies monopols, lai piegādātu pašvaldībai šo produktu. Un tikko kā ir šādas certifikācijas, ja ka nav brīvas konkurences, tā mēs šos iepirkumus uztaisam ārkārtīgi dārgi. Mums ir certifikācijas, kāpēc viņas rodās? Viņas rodās tāpēc, ka ir nepieciešams atrast darbu birokrātijai. Es varu labāk piemēru pateikt. Tā kā sākā pirms 20 gadiem, 2005. gadā jau es biju no Saeimas ievēlēts Eiropas parlamentā un draugu grupa tika izveidot Rail Baltica. Un tad mēs dabūjam pirmos aprēķinus pasažieru par 3 Baltijas valstīm. Atcerieties, tas ir arī izmeklēšanas komisija, 3,5 miljonu pasažieru. Tad to skaitli 3,5 vai 5 bija. Tad to skaitli palielināja līdz kaut kādiem 35 un tad beigās līdz 50 miljoniem. Bet ko tas nozīmē? Ja jums ir 3 miljoni pasažieru un viņi, piemēram, brauc arī, pieņemsim, pusi brauktu, 1,5 miljonus tur uz Rīgas lidostu, lai lido tālāk lidmašīnu. Jums būtu pietikt ar vienu nojumīti. Ja jums ir 50 miljoni pasažieru, jums jau vajadzīgs termināls, kas ir lielāks par Rīgas pasažieru, avioterminālu, pasažieru ostu, ja, lidostā, jo tur ir 10 miljoni gada apmēram pasažieru, un šeit mums būs jau vai 30 vai 50 miljoni. Un saprotiet, un parādās milzu būves, ja, kur beigās faktiski mēs tā rēķinām, labi, ja 500 000 sanāks, bet tas ir tikai piemērs, kā ievadot mākslīgajam intelektam, jeb datoru sistēmā nepareizus izējas datus, jūs dabūjat nepareizu atbildi. Jā. Precīzi, un viss tas pats Rīgā. Otrs tālāk. Jā, šie vispār ārējas kontrolas netiek iekšā pašvaldības uzņēmumos. Jā. Tas jāmaina, jā. Un, izsakot, būtībā revīzijas bez uzņēmuma akciju turēta atdeves netiek iekšā. Nevienā uzņēmumā. Tur ir iekšēji audits. Jāmaina likumi kopā un jāpārskata visi. Jūs dosiet institūciju, mēs kopā Saeimā pārskatīsim. Labi, tad ļoti īsi pēdējais jautājums, jā, jo mums jau laiks jau ir. Pasakiet vēl, ko mēs varbūt aizmirsam pateikt dažos teikumos, kas vēl būtu jāapspriež varbūt kaut kādā nākošajā tādā mūsu kopējā dialogā vai trialogā. Ja ir kaut kas vēl tāds, ko mēs tagad aizmirsām. Mēs ļoti daudz nerunājam par to, kā ietaupīt līdzekļus. Viens.
mēs neesam runājuši par sociāliem jautājumiem, jā, kur arī diezgan augsts. Tur būs atsevišķi par komunāliem, mēs uztaisīsim, kā rēķins pazemināt, jā, jau tēmas, bet te mēs tā kā kopējo paskatījāmies. Bet pirmkārt par šo pašu finansu situāciju, jo mēs faktiski viņai tikai pieskārāmies, jā, mēs tā maksimāli neapskatījām. Kā jūs teicu, piemērs, protams, var ļoti ierobežoti minēt, jā, jo kaut gan es senvērstās revidents, man arī informācija palikusi klasificēta, bet viņas kādreiz tāda nebija. Bet es izpaldīju šausmīgu noslēpumu, ko es izlasīju, man liekas, vai īrā, vai kaut kur dienas biznesā, kas arī bija klasificēts, bet kaut kā viņš ir noplūdis, jā. Ja mums ir daži objekti lieli, kur vēl nav nomaksātas, jā, tad šīs saistības, tie lielie objekti ir Dienvidu tilta nobrauktuves, arī citas nobrauktuves, kaut kur, man liekas, bija pa 60 miljoniem, un man liekas, ka dziesmu svētku estrāde arī, kura tur pa 100 miljoni. Fantastiska summa bija divreiz lielāka, kā tur Igaunijā būvēja. Ja? Un tad, kā man teica viens, ka tur bija sponsori un celtnieki, kuri dāsni apdāvināja tos pasūtītais tajā laikā, bet mainījās vara un viņi nenokārto rēķinus pret sponsoriem kaut kādā veidā. Ne jau dodot, jo korupcijas jau nav kukuļdošanas, bet viņi vienkārši iedod tai pašai firmai pabeigt, jā, apgūt vēl to 100 miljonus un to 60 miljonus, ko nesauc par korupciju, bet sauc par godību konkurenci, jā, kas tur notiks un tā tālāk. Jā, tā ir problēma vai nav. Ja es nesapratu, kāpēc piemēram, Caurkritus, kur izbalsot, piemēram, tāpat Latvijas attīstība no visur zaudējusi vēlēšanās, viņa atkal raujās Rīgā ar tiem pašiem vecajiem cilvēkiem, ja, kuri pirms tam taisīja šo sadardzinātos projektus. Tad viņiem ir saistība pret saviem sponsoriem, kas viņiem ir devuši. Tāpat kā jaunai vienotībai aploksnēs to naudu, ja, bet mums jau tādas korupcijas nav kā tādas, Knāps neko nav atklājis, vai arī atklāja, tad viņi saka, ir noilgums. Tā kā bija gadījumā tur ar to, atcerēsimies, jā, ar jaunās vienotības ģenerālsekretāru un tā tālāk, jā. Noilgums ierēģim par kļūdām ir 2 gadi, bet iet runa par... viņi kļūdījās, aprēķinās. Knāp arī parasti atbildēja, ka man liekas, ka problēmas ar korupciju, ka tas ir rupi kļūda notikusi. Bet, ja runa par piemēriem paplūkstam, es, protams, nevaru komentēt. Orleāns stāstīja par to, jā. Man nav nekāda pierādījuma, vai viņš stāstīja taisnība, ja nav taisnība, jā. Bet katrā ziņā šis projekts, tas pats Mežparks, tā nav jauna estrāde. Tā ir esošās estrādes paaugstinājums par mazliet pār 20% vietu skaits. Pārpa 100 miljoniem. Pārpa 100 miljoniem. Ja? Tur nevajag nekādu auditu, lai to konstatētu, ka tas ir ārkārtīgi sadārdzināts projekts. Un, tur no sadārdzināts, tur kaut kāds sagums, tur ir celiņi, pievada celiņi, ja? Tas ir pārpa 100 miljoniem. Ja tur, īstenībā tas ir otrs Dienvidu tilts. Dienvidu tilts pār 800 miljoni, ja? Bet tilts tomēr ir tilts. Tas šeit ir nevis jauna estrāde, bet tas palielināts vienkārši apjomums. Pārsākums dārgs. Jā. Jauns. Tas arī jautājums ir, kāpēc viņš ir tik dārgs. Un kāpēc kas šeit ir pa lietu? Ja, protams, ka šie celtniecības izdevumi ir ļoti smagi jautājums nevelti. Katrai domai patīk uztaisīt kaut kādu jaunu celtni. Un arī šobrīd tie 200 miljoni parāds, kas tiks ņemts, tas ir iepriekš pagājušajā gadā iztika bez tā. Tas nav tāds, tas ir arī faktiski nevis kaut kāda milzīgs infrastruktūras projekts, bet tā faktiski nauda apēšanai. Viņš ir sadalīts vienkārši mazos gabaliņos. Procenti jāmaksā taču arī. Par iepriekšējiem aizņēmumiem. Labi, pa Mežparku estrādi tur tā kā tas kultūras objekts valsts kasa garantēja, ka tur nav procenti jāmaksā. Bet tas arī nonāk inflācijā. Bet arī tas ir Rīgas ienākumi. Jādod tas parādas un ir. Jā. Un šeit īstenībā ir arī tāda lieta, ka šie iepirkuma problēma ir tāda, ka mūsu gan visi iepirkumi tiek veidoti pēc mazākās cenas principa. Izskatās, ka ļoti labi. Pirmkārt, gadās, ka iepirkums mazāks par otru iepirkumu ir par 1 vai 2 eiro. Tas ļoti skan pēc insider informācijas. Otrkārt, netiek ņemts vērā nekāda kvalitāte. Bet treškārt, kas ir pats galvenais,
pēc iepirkuma šis projekts sadārdzinās. Jā, tu nevarēsi izpaust. Ja? Es arī nevarēšu konkrēti izpaust piemērus. Bet viņš sadārdzās. Pirmkārt, un kāpēc šī firma dabūs, viņa pagās vairāk naudas? Pabeigt viņi nevar ar citu firmu, tas radīs milzīgus izdevumus. Otrs, viņi izmanto ļoti daudz apakšu uzņēmējus. Būtībā, ja firma izmanto apakšu uzņēmējus, tad gan 100% būs sadārdzinājums. Un treškārt, faktiski, ja tas konkurss ir tā taisīts, kad vispirms tā summa būs noteikti mazāk nekā reāli izdevumi. Jā, un pēc tam, kad iegūst tas pasūtījums, tad tie reāli izdevumi strauji pieaug un būtībā tiek izveidots šāds ārkārtīgi liela pārmaks. Otrs jautājums. Kāpēc, piemēram, mežparka estrāde var tik dārgi izmantot? Mums ir tēmas, kas skar, piemēram, drošību, kas skar kultūru un latviešu valodu, kuras vai bērnu drošību, ja par tam šūpolēm kaut vai tikko kā tu pateiksi, ka tas ir pārmaksāts, tad uzreiz būs jautājums, kas te par bērnu drošību jūs iestājaties? Ja? Kas iestājaties pret valsts drošību, kas iestājaties pret latviešu kultūru? Un tas būs tāds, ka ļoti maz cilvēku uzdrošinās pateikt, ja, ka tam ir pārāk daudz naudas. Pats princips, ka naudu jāapgūst, tikko kā parādās princips, labi, izglītībai mēs iedosim, 5% no IKP, ja būs, vai 10%. Tikko kā parādīsies šāds princips, ka ir kaut kāds plānojums, tā nauda tiks bezjēdzīgi izmesta. Pats plānojuma princips, kad iepriekš pasaka, cik jāizdod naudu, tad viņi tikai apgūs. Kā man kādreiz stāstīja viens kolēģis, kas kādreiz bija PSRS rūpnīcas direktors, viņš teica tā, ka mums vienmēr gada beigās bija apgūšana no līdzekļu. Ja? Tagad arī ministrijās taču. Ministrijās taču tas pats. Uzreiz, jā, tas ceļā, viņš teica, ka tas ceļās no turienes. Ja? Reknējās, ka tas bija ļoti izteikti. Labi, dārgie skatītāji, ja jūs negribat Rīgā un vēlētāji, ka bāž jūsu kabatās sveši onkuļi un vēl kārā jūsu naudu, pamatojoties ar labiem mērķiem, tad balsojiet par šiem diviem cilvēkiem no partijas Pašcieņa, Daci un Jāni, kas perfekti būdami revidenti jums pateiks, kādā veidā šo naudu var aizsargāt un kāpēc viņa nav vajadzīga, lai viņa paliek jūsu kabatās. Paldies un līdz nākamajai reizei.